Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmskolas vecuma bērniem. Šī būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 10. nedēļas lasījums. Trešdiena. Tavas grāmatiņas 71. lapusē ir uzzīmēta Ābrama ģimene, un viņi visi kopā kaut ko dara. Kā tu domā, ko viņi tur dara? Un kas ir tas, ap ko viņi visi ir sapulcējušies? Lasīsim! Altāri Dievam. Ābrams un viņa ģimene ikdienas ceļoja pāri kalniem aizvien tālāk un tālāk. Ābrams to vēl nezināja, bet viņi devās uz Kanānu. Dievs viņus veda turp. Beidzot, viņi ieradās Kanānā, vietā, ko sauc par Sihemu. Tur bija skaisti, zāle bija sulīga un zaļa, olīvkoki šūpojās vējā, vīnogulāji bija pilni sulīgām vīnogām, svaigas, dzidrs ūdens pildīja upes un strautus. Kad Ābrams skatījās uz šo zemi, Dievs apsolīja Ābramam, ka šī zeme tiks atdota viņa bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem. Cik brīnišķīga dāvana! Šīs apsolījums Ābramam palīdzēja stiprināt ticību Dievam. Ar pateicīgu sirdi Ābrams tur uzcēla altāri tam kungam. 1. Mūzus 12.7. Tas bija pats pirmais Dieva altārs Kanānas zemē. Viņš sapulcināja visus tuviniekus un pienesa upuri tam kungam, lai pateiktu: Paldies, Dievs! Drīz atkal bija laiks aizceļot. Ābrams un viņa ģimene sakravāja somas, sarūlēja teltis un devās ceļā. Viņi nonāca citā skaistā vietā, ko sauca par Bēteli. Ko Ābrams darīja pēc telts uzcelšanas Bētelē? Izlasīsim. 1. Mūzus 12.8. Un viņš uzcēla tur altāri tam kungam un piesauca tā kunga vārdu. Visur, kur viņi apstājās, Ābrams un Sāraja vienmēr uzcēla altāri Dievam. Ābrams un Sāraja aicināja arī citus pievienoties. Viņi vēlējās, lai ik viens uzzinātu par savu vienīgo patieso Dievu un arī viņu pielūgtu. Cik viņi bija brīnišķīgi misionāri! Pat ja mums šodien nav jābūvē altāri, mēs varam lūgt un pateikties Dievam tur, kur atrodamies, kā to darīja Ābrams. Mani interesē. Kāpēc Ābrams uzcēla altārus visur, kur viņi apmetās? Kā tu varētu būt tāds misionārs kā Ābrams un dalīties Dieva mīlestībā ar citiem? Vai tu jau esi iemācījies atmiņas panta dziesmu? Klausāmies to!
soļus, un viņam ir prieks par viņa ceļu. Psalmi 37. nodaļa, 23. pants. Tas kungs dara drošus vīra soļus, un viņam ir prieks par viņa ceļu. Tas kungs dara drošus vīra soļus, un viņam ir prieks par viņa ceļu. Psalmi 37. nodaļa, 23. pants. Laiks lūgšanai. Paldies, Tev, Tēvs, ka arī es varu citiem stāstīt par Tavu mīlestību, apsardzību, vadību manā ikdienas gaitā. Palīdz, lai cilvēku sirds tiek atvērtas labajai vēstī, ko Tu esi atstājis savā vārdā. Tavā vārdā to lūdzu. Āmen.